Draugiem augšējā sadaļa ir izvēle, un draugiem augšējā sadaļā ir lapas. Ja? Un tātad es parādīšu, kāda, piemēram, izskatās viena no lapām, kuras eksperimentāli mēs te arī uztaisījām. Tātad, kā jūs redzat, te ir viena priekšrocība, ka viņa ir tai nosaukumā atslēgas vārdā, piemēram, kafijas stāsti. Es tagad esmu atvērs, ja? Un tā adrese tad būs www.draugiem.lv / kafijas stāsti. Un tā priekšrocība, kāda ir ārējai lapai, ka ārējo lapu cilvēki var atvērt, neielogojoties draugos. Ja? Tā ir liela priekšrocība. Tātad viņi faktiski var kalpot jums kā jūsu lapa. Kādas ir iespējas šeit? Tātad pirmkārt jums ir iespēja ievietot logotipu vai kādu šo profilu bildi. Tālāk jums ir iespēja veidot galeriju. Tālāk jūs varat veidot sekotājus. Tālāk jūs varat veidot jaunu sadaļu, un tālāk jūs varat, protams, te veidojās arī kontakti, ja, kontaktu atzīmes, nu tā tālāk. Bet kur ir vēl viena priekšrocība, ka tiem cilvēkiem, kuri izmanto draugus, viņiem nav nekur jāpārvietojās ārpus tās vides, kurā viņi atrodas. Un tā ir varbūt viena no galvenām priekšrocībām. Tālāk, kādā veidā jums tālāk notiek tā darbība? Ka pirmais ir, jūs izveidojat šo lapu, tad vērš jūsu uzmanību, ka padomājiet, kā šī lapa sauksīs. Lai viņi satur tātad atslēgas vārdu, nu tieši tāpatās kā jūsu bloga nosaukums. Ja? Viņš var būt arī tieši tāpatās kā jūsu bloga nosaukums. Ja? Un tad viņš, piemēram, būs draugiem.lv, nezinu, kafijas stāsti, un jūs būsiet YouTube'ā izveidojuši kanālu, un jums būs youtube.com / kafijas stāsti. Un jūsu blogu nosaukums būs kafijas stāsti.blogspot.com. Ja? Tātad ideālā variantā, ja jūs izmantojat visur vienu un to pašu nosaukumu. Tālāk, nākošā lieta, ka jūs varat veidot sekotājus. Un tagad kā veidojās šie sekotāji? Tātad, ja es esmu izveidojis mājaslapu, es tagad saku uzaicināt kā sekotājus, un te ir tagad viena lieta, ka atvērsies mans draugu saraksts. Nu, man viņš tur ir milzīgi daudz, kā jūs redzat, jā, kā draugu sarakstē ir atvērties uz ekrānu? Jā. Jā, okay. Tātad draugu saraksts, nu, jūs varat atvērt katru burtu atsevišķi, tātad zem katru burtu, kā jūs redzat, tur man ir ļoti daudz cilvēki. Un tad es atzīmēju, kuriem draugiem, kurus draugus es gribu uzaicināt, tātad pievienoties šai te lapai. Nu, un tad attiecīgi viņi atbild, kad saka, ok, es gribu pievienoties šai te lapai, un tad es redzu, kurš man ir lojāls cilvēks. Vēl ir viena priekšrocība, kad, kā jūs redzat, šajā lapā ir sadaļa tātad izvēlē, kas saucās darbinieki. Un darbinieki ir sekojoša lieta, ka šeit jūs varat pievienot vēl citus cilvēkus kā administratorus. Tātad cilvēkus, kas varēs pēc tam papildināt saturu.